Čau, laipni lūgt apkārt mūsu podkāstu Divu futbolu. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs parunāsim par pagājušā gada Latvijas izlases labākiem spēlētājiem, kurus arī aizdītajā nedēļā nominēja kā labākos Latvijas spēlētājus. Uzvarēja labākā gada balvu Jānis Ikaunieks, un labākais gada klubs bija RFS, un labākais treneris Moras. Tā kā viss tur ir vienā saistījā kopā. Man šķiet, ka tas ir pelnīt gan trenerim, gan klubam, gan Ikauniekam. Jā, es arī noteikti uzskatu, ka Ikaunieks bija, protams, ļoti labs aizdītajā sezonā. Arī daudz vārtus guva, kā nekā viņš arī ir Eiropas līgā. Šobrīd nemaldos rezultātīvākais spēlētājs vispār. Bet šo labāko sieviešu futbola balvu arī ieguva Latvijas izlases uzbrucēja Karolīna Miksone, kas spēlē ikdienā Polijas čempionātā, kas arī ir ļoti labs līmenis. Tur arī tiešām daudz labu augstu līmeņu komandu. Tā kā visu cieņu arī Karolīnai, ka viņi tiešām tik labi spēlē arī. No tās līgas un labprāt vīriešu līgas arī izcēlās RFS ļoti svarīgs vārds Pāvils Štebors. Jā, tā kā viņš bija viņa laikā viņš bija ļoti labs. Tā kā viņš spēlēja Polijā, viņš tiešām bija ļoti labs. Un arī tajā laikā, protams, arī Latvijas izlasē viņš bija pirmais numurs. Un tā, bet tad, jā, arī tajā 3 zvaigžņu balvā, kur arī bija tā kā no citiem sporta veidiem, tur arī RFS ļoti labi izcēlās, dabūja arī labākās sporta komandas balvu. Jā. Un arī Viktors Moras bija labākais visu sporta veidu treneris. Visu cieņu tiešām RFSam un Viktoram Morasam. Un nākamnedēļ jau mēs noteikti sakām līdz Eiropas līgai, jo viņa atsākās Daugavas stadionā. RFSam mačs pret Amsterdam Ajax. Būs sīvs mačs. Pret ļoti stipru komandu, kurai ir tiešām bagāta vēsture. Jā. Anthony. Goats. Viņi, pirms kādiem, ja nemaldos, 5-6 gadiem pat Champions Līgā spēlēja ceturtdaļfinālā pret Tottenhamu, laikam viņi zaudēja, bet arī bija, tiešām kvalitatīva Ajax spēlēja tajā laikā. Viņiem arī bija daudz labu spēlētāju, tad jā. Bet šogad, šajā sezonā Ajax ir palikuši tiešām sliktāki nekā agrāk bija, bet es domāju, ka tāpat viņi noteikti būs ļoti liela favorīti pret RFS. Jā, bet tagad atgriežamies Latvijā, parunājam par virslīgu. Valmiera tika izmesta no virslīgas. Tas ir vadības vaina, viņi tur nesako līdzi, tur ļoti slikti notiek un man šķiet, ka pelnīt. Man pat likās, viņas izmetīs apakaļ uz 3. līgu, lai tiek apakaļ to virslīgu. Manuprāt, gan es domāju, ļoti ceru, ka viņi sakārtos tos dokumentus ar valsts ieņēmumu dienestu un viss notiks, kā viss būs labi un viņi paliks virslīgās. Vai arī var notikt kā Skonto? Varbūt tiešām kā Skonto vai ir vēl kādu klubu, kas tiešām izkrīt un nevar tikt atpakaļ. Tas būtu tiešām ļoti briesmīgi un traģiski. Bet, manuprāt, tā vadība ir tur tādas problēmas, ka tas īpašnieks ir no Šveices, no ārzemēm, un ka ar to latvisko vadību, latvisko kluba daļu viņš tā netik bieži ikdienā arī komunicē un strādā. Jā. Tāpēc arī tās problēmas rodās jau pašā saknē, un spēlētājiem pie tā tiešām nekur nav vainīgi. Jā, tas ir viss vadības vaina. Tas ir tiešām slikti no vadības puses arī. Kas notiek ar otro Valmieru nākotnes līgā? Būs 2 Valmieras tagad? Vai viņi izkrīt otro līgu? Ja Valmieras pirmā komanda spēlēs nākotnes līgā, tad otrā visdrīzāk spēlēs otrajā. Vismaz man tā liekas. Tas ir stulbi. Jā, bet redzēs. Es gan tiešām ticu, ka viņi līdz sezonas sākums būs 11. martā. Es domāju, līdz tam viņiem vajadzētu visu sakārtot un viņi varētu spēlēt mierīgi virslīgā. Tāpēc, ka arī, protams, draud, ka ja viņi neiekļūst, nespēlē nākamā sezona virslīgā, tad arī konferenču līgas kvalifikācijā viņas var izmest arī no tās, un tas būtu Valmierai tiešām ļoti slikti, tāpēc, ka jau pagājušajā gadā jau bija tā, ka viņiem ar to
bija visas tās nekārtības un tāpēc konferenču līgā spēlēja FK Liepāja, kas bija ļoti slikta pagājušajā sezonā. Bet Valmiera arī nav pat labāka. Bet, Valmiera arī tomēr ir tā, ir pa kalniem. Pa kalniem. Bet, ja viņi būs nākamais līgā, tad es zinu vienu, kad ar Ogas jauno laukumu būs tur Varslavāns. Tas nozīmē, fani Ogrē būs redzami vairāk. Iespējams tā var būt, bet, Ogrē arī cerams uzliks to jauno mākslīgo laukumu. Jā. Cerams, tribīnes paplašinās. Paplašinās tribīnes un varēs tā kā vairāk fanu būt, un tas arī būtu ļoti pozitīvi, ļoti labi, iedvesmojoši. Jā. Un tad arī nedaudz par RFS daudzības spēlēm pieskarsimies, kur pirmā spēle bija pret Supernovu, kur, protams, Supernovai arī ļoti svarīga spēle. Viņi sāk tomēr gatavoties nākamajai sezonai jau virslīgā spēlēt, un šajā spēlē RFS uzvarēja 7-0. Tas bija žēl, bet man šeit bija sagaidāms. Manuprāt, tas tiešām bija ļoti loģiski, tāpēc, ka RFS spēlēja pret Ajax, viņi spēlēja, principā, labākajā sastāvā. Jā. Un Supernovai bija arī ļoti, daudz jaunie spēlētāji, arī tādi, kuriem ir tiešām 16, 17 gadi, un arī tādiem spēlētājiem bija tiešām interesanti pieredze spēlēt pret lielāku Latvijas klubu. Jā, Nikaunieku un citiem virslīgas top spēlētājiem. Jā. Un bija RFS Kaju, vai kā to klubu sauc? Pret Nome Kalju no Igaunijas spēlēja arī. Un tur bija Pāvils Štēbars vārtos. Man jau likās, viņš beidza karjeru, bet nē, viņš vēl spēlē. Bija Štēnbors, bet līdz ar to bija arī zaudējums 2-1 pret Igauņu klubu. Nīga RFS arī bērnīgi necentās, viņi tur gatavojas Ajaxam. Visus spēkus pataupa. Bet tāpatās, Igauņu klubs, kurš nav baigi nekāds top 3 klubs, man liekas, Igaunijā. Jā. Un arī zaudēt tādiem no RFS, manuprāt, tas ir diezgan tā slikti, bet apkaunojuši arī, bet, var arī saprast RFS, ka, viņi pārsvarā uz to spēli, pārsvarā spēlē tā kā rezervisti tādi. Rezervisti. Un Nikaunieks. Nikaunieks, jā. Viņš ir rezervists. Bet, par Jānu Nikaunieku es vēl gribēju piebilst, ka pagājušā sezonas sākumā viņš pat traumu dabūja un arī pavasarī pat ļoti daudz izlaida un nespēlēja. Bet tāpat viņš ir labākais spēlētājs. Tāpatās viņam sezona bija ļoti spilgta, gan Eirokausos, gan virslīgā. Jā. Arī izlasē viņš izstījās tiešām labi, bet par izlasi tur tomēr es teicu, ka izlasi tomēr man nepārliecināja šajā sezonā. Es teiktu, ka viņi varēja daudz labāk tomēr. Vienmēr var labāk. Jā, Štēbojam jāgriež izlasē. Vai moši ne par vārdsargu, bet par treneri. Jā, Šteinbors... Viņš savu pieredzi varētu parādīt. Šteinbors mierīgi varētu arī kā vārdsargu treneris darboties. Jā. Arī varbūt RFS akadēmijā vai kaut kā tam līdzīgi. Viņš pat varētu būt arī labs treneris. Vai akadēmijā vai arī Rīgas futbola skolā Toņakalnā. Jā, piemēram, tur tiešām viņš varētu trenēt arī. Tur es gribētu viņu redzēt. Arī tevi. Mani varētu, cerams, būt forši. Jā, labi, tad par ārzemju līgām mēs arī varam nedaudz pieskarties par vienu episku maču, kas bija Spānijas Karaļkausa fināls, ja nemaldos. Vai Superkaus, kaut kas uz to bija, kur Real Madrid uzvarēja Barcelonu 5-2. Kas notiek? Es nesaprotu. MVP beidzot trāpa, bet tad sagrāve. 17 gadnieks trāpa. Tas nav normāli. Bet, ja Mals arī Eiropas čempionātā, bet viņš pusfinālā Franciju izslēdz ar fantastisku sitienu un arī. Bet es gribētu uzteikt tiešām Mbappé tajā mačā. Viņš tiešām darīja visu, ko viņš viņš spēja izdarīt. Viņš vienkārši izcili spēlēja pret Araujo un Kundē. Viņš vienkārši viņus vazāja pa malu, apvadīja. Arī tas sitiens, kurš no centra vienkārši aizskrien, nomāna Alejandro Baldi un ieliek stūrī. Mbappé ir kvalitātes, bet
tajā spēlē, manuprāt, ļoti slikti bija. Spēlētājiem vispār Real Madrids kvalitātes nevarēja saskatīt. Un tur aizsardzībā Vaskes ar Čomenī, viņi bija vienkārši drausmīgi, manuprāt, jā, tas bija viņa tā kā sliktākais mačs, ko es redzējis vispār no viņiem. Un pārējie spēlētāji arī, Mbappé viņi īsti nepalīdzēja uzbrukumā, aizsardzībā arī īsti tur neviens neko neglāba. Līdz ar to arī Barcelona pat pelnīt uzvarēja ar to diezgan graujošu rezultātu. Bet tāpat žēl Real Madrid. Un City arī žēl Pepams. Pep Guardiola sieva pameta viņu, viņam visi iet greizi, un vēl gan viņi metīs ārā, bet, cerāms, viss būs labi ar Pep. Es tieši godīgi, kā jau es dažus video atpakaļ teicu, ka Pepam vajadzēja jau laicīgi pamest to grimstošo kuģi. Jo, manuprāt, tiešām, es nezinu īsti, kāpēc viņš tajā Cityjā, viņiem jau tā ir grūti ar visu, un tad vēl spēlētāji tur āršties Kyle Walker, man liekas aizsargs Walkers, viņš arī grasās pamest City, un iespējams arī pievienosies kādam spāņu vai itāļu, man liekas, komandai. Kas arī no viņa būtu interesanti īstenībā. Būtu interesanti redzēt Juventusa. Juventusā, piemēram, tiešām viņš varētu spēlēt, jā. Bet Haalands pagarināja savu kontraktu 9,5 gadus. Tas ir lielākais, ko es futbolā redzu. Tas ir... Jā. Viņš izstāsta, ka grib tur spēlēt ļoti. Jā, bet, es pat reāli... Tā kā man šķiet, ka City vajadzētu, tiešām vienkārši nomainīt treneri, spēlētājus, arī samainīt. Jā, lai tā kā ir tāda jaunā, tādas svaigas asins, kā saka, svaigas asins. Haalandu varētu paturēt vienīgo tur, lai uzbrukumā cīnas. Jā, principā tas būtu tiešām ļoti pozitīvi City, bet, par to laikam arī viss būs. Ne? Labi, paldies, tā šā arī būs viss. Tiekamies citos mūsu video.